No vēstures, ko režīmam neizdosies pārrakstīt. Kad 2020. gada decembrī Covid afēras laikā mani bērni tika nolaupīti, tad pirmajās 10 dienās es individuāli meklēju bērnus un centos saprast, kas īsti notiek, tā kā bērnu māte pa kluso aizveda bērnus no mājām un no manis, man iedodot, tā teikt, uzdevumu sagatavot nepieciešamo līdzi manu radu apciemošanai nedēļas nogalē. Un kamēr es un mani radi gaidīja šo atkal tikšanos, pazuda ne tikai mani bērni, bet arī sieviete, bērnu māte, ar kuru tolaik dzīvoja kopā. Viņa 10 dienas klusēja, telefons bija izslēgts. Vēlāk es uzzināju, ka viņai to lika darīt viņas kuratori un Covid sektas varas, tās pašas, kas sadistiski dresēja Latvānijas režīma kontingentu, morālie kropļi. Tolaik, kad vēl daudz ko nezināju par sazvērestību, ko vismaz maitu simti veids pret mani un pret maniem bērniem, tajās dienās, ap 20. gada 11. decembri vēl būdams naivs un labticīgs, es rakstīju Jūrmalas valsts policijai un ziņoju par bērnu nolaupīšanas faktu un slēpšanu, darīju to 2 reizes pirmajās dienās. Gadu gaitā vairākas, atbildē saņēmu ignoranci un izsmieklu. Secinu. Šis režīms pasūta, jumto un organizē bērnu nolaupīšanu. Peškas, jeb tā saucamā valsts policija, tāpat citi maitu varu kantori, ir iesaistīti bez jebkāda pārspīlējuma. To zinu no savas pieredzes. Tāpēc apzinos, ka ir lieki rakstīt iesniegumus tur, kur jau pirms tiesas sprieduma ir izlemts, ka režīms slepkavos selektīvu cilvēku dzīvi. Lai cik patiesība par cilvēkiem un necilvēkiem ir skarba, ir jācīnās pašam pret režīma kropļiem un viņu visatļautību, un bērnus jāmeklē pašam. Tas arī tiek darīts.